Kas šitas vilks? Es nezinu. Mošu arī. Tas kaut kas līdzīgs ir. Labs. Priekšnieks ražo šitādas lietas. Ja kādam vajag kaut ko skaistu par piemiņu, tad rakstiet, savienosim jūs. Priekšnieki, jūs pēc kafijas atbrauksiet? Pēc kafijas uz benzīntanku? Jā. Mēs jau bijām, mēs jau paņēmām. Tik kārtīgi sakrāmē. Čirkainais arī šodien būs. Čo čirkainais? Vai šitā vienalga kā tik dod rocīts. Paskaties, Tomiņš, prezidents Tomiņš. Būs tikai prezidents Tomiņš. Jā. Tā strādā, medībās nebarāts. Man jubileja bija. Neko nezinu, vai te nosvinēt arī ar gaļu kopā. Jā. Un svietu un īru uzreiz ar 3. Reku aiziet. Tomēr būs, jā, degs, jā, sagaidīs ar uguni visus. Nu jā. Jā, skaisti. Sasildīsim sirdis visiem. Mednieki gatavojas šīs dienas medībām ar draugiem. Mednieki gatavojas. Viņi sagatavo. Kāpēc smažo tā interesanti mednieku mājā? Viss ir Oi, kurās viss siltumiņš ir, drēbes ir, galds uzklāts. Viss gaidām ciemiņus ar maizītēm. Kā? Nāc uzreiz paraksties tā kā šis var bija mans, jā? Nē, Gints. Kā? Gints Bēziņš. Gints Bēziņš. Jā. Opā, kas atnāk. Sveicināts! Šodien būs? Būs šodien? Protams, ka būs. Nu, visām būs. Šodien garām nešau, ja? Šodien garām nešau. Savs cieta gaļa. Divas mednieces. Tas jau ir daudz. Divas mednieces. Nezinu uzvārdu. Čau vispār. Čau, labrīt. Atkal mēs tiekamies. Vienreiz gadā. Nē, labi, garšīgais to tad džer. Bet viņš ir vēl garāks, ja? Normāls čaus. Tas ir, vēl nav pēdējais. Beļģi arī klāt. Hello. Čau Beļģi, Belgium friend. Good morning. Good morning. Viņš tomēr filmējās, bet good morning. Tas ir dakters, tas bija tas dakters, kuram nepatīk filmēties. Ja? Beļģi ir klāts. Nu, tik bliezīs pa stienām šodien. Nē, tas ir kaut kas, tas nav Lidlo. Nē, Tā ir paskaties, tur ragana. jābūt. Tā ir Tur ir ragana. rakstīts virsū Lidlovs. Pagaidām ir 37 uz 16. Te ir 7 mednieki un 16 dzinēji. Vienā gadā bija 43 mednieki un kaut kādi 20 laikam bija dzinēji. Nu, skatāmies, kā šogad būs. Ārpāt, cik labi izskatās. Man patīk šitās kārtas. Ka var ļoti labi visu apskatīt un izdomāt. Good morning. Good morning. Morning. Trāpīgie beļģi. Tas viņam ir cepurs tāds, apģērbs tā kā tikko no veikala, jā, un cimdi skaisti. Jā. Nu, labi, Pati mednieks. skaista. Es nezinu, ko es drīkstu to teikt. Drīkst Drīkst teikt, jā, to drīkst, jo Graz, manas ausis rokam, nav ne? pret to Vai ne? Jā, Nu, sliktāk. tas labi, jā. Tā mednieks sevi novērtē un pacēl sevi, jā. Jā. Nebišķīgajos augstumos. Manā man nelika darīt. Nē, Arnis ir ievies jaunu teicienu, ne kaulu jāsaka. Ne kaulu. Zivīs neasakas, tad kāpēc ne medībās ne kaulu? Lai nav vēlni visādi jāpiesauc, vēl nezinu, ka tikai ne kaulu. Toms dzinējs, garējam meiteni dzinējs. Tāds līdzvērtīgi auguma vēl viens dzinējs, sīkie 2 gabali ir, kur Rasmus. Bēziņš zinējs. Čirkainais zinējs jūs neredat, bet viņam ir tādi mākļiņi skaisti, jā. Galvenais zinējs, tas ir galvenais zinējs. Zinējiem palīgs. Ejam. Tu tās man nomās. Cienījamie kolēģi, domu biedri, draugi, radi atbalstītāji.
Sirsnīgi sveicinu jūs ikgadējās Pūras mednieku kluba medībās. Nevis draugu medībās, bet kopā ar draugiem. Draugus nemedījām. Mums patam kolektīvam draudzēšanās ar pirms jau tuvākajiem kaimiņiem kolektīviem ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir patiesībā kolektīva izdzīvošanas un pastāvēšanas jautājums, un viņš ir šobrīd ļoti labā situācijā. Draudzējamies ar visiem kaimiņiem, kolēģiem, kas piekritīti ar Latvijā nemaz nav tik bieža parādība. Mums ir patiesi prieks, kāpēc šis te datums izvēlēts ir. Mūsu mazais iecirknītis sastāv kopā pār pa 3000, 2000 hektāru lauku, 1000 hektāru lielāks, mazāks virzīts. Jo visus iepriekšējos gadus vienīgais, ar ko mēs draugus varējām iepriecināt un ļaut kārtīgi pamedīt, bija stirnu populācija. Šobrīd jau tā situācija ir labāka, un tāpēc tā tradīcija ir ieviesusies, ka stirnu medību pēdējā sestdienā mēs medījam kopā ar draugiem, un mēs esam vienkārši gaužām priecīgi redzēt šeit friends from Belgium Kingdom, our corporation partners. Pus pa latviski, pus pa angliski, es te mēģināšu, lai viņi arī saprot. Jānis pilnīgi angliski runā, es tās tikai to, ko iemācījos. Te mums ir draugi īpašnieki, te mums ir Igors, te mums ir Ventspils un te mums ir Dzintra. Ja kādreiz kādam laimīsies aizbraukt uz Ventspilu, jūs tur jutīsieties tā kā pa tēvu kāzām. Tur ir Ēriks ar Dzintru, kas mūs lāpa un šuitos vēders, kamēr nebija viņš ierīkots, mums tik pa brīdī bija jāšuj tie vēderi. Un Ēriks to mums tas teknē, viņš šodien nav. Andis no Sēmes, mums ir Gustavs no Liepājas, mūsu Riekstiņu ģimenes jaunie mednieki, mežsaimniecības fakultātes. Te mums ir Jelgavnieki no Lielvārdas, mums ir gadījušies cilvēki, kolēģi, iedomājieties, cikos viņi cēlušies, lai viņi pie mums atbrauktu. Mūsu Jansātu kolēģi brīnišķīgie, mūsu kurzemnieki ar Aleksandru un Usmas meķiem priekšgalā. Reku ir puiši, un tad mūsu dzinēji, no kuriem būs atkarīgs šodien, kā te mums veiksies, viņiem viss tas smagākais darbs šodien, slapjākais. Piedodiet, par visu mēs esam gaužām centīgi rūpējušies, un laika apstākļi nav mūsu varā. Tātad esiet sirsnīgi sveicināti medībās kopā ar draugiem Pūras mednieku kolektīvā. Sveiks! Mums ir savs beļģis, ko parādījies. And forgive us our passing shooting. Forgive us our passing shooting. And we also forgive all pass shooters. We also forgive all pass shooters. Go with peace, be in safety, shoot a long shot. Mīļā meitene Diana, un piedod mums mūsu garām šaušanu. Un piedod mums mūsu garām šaušanu. Kā arī mēs piedodam visiem garām šāvējiem. Kā arī mēs piedodam visiem garām Ejiet ar šāvējiem. mieru, esiet drošībā, šaujiet garām. Āmen. Tad viens ir tieši pirms tilta, viens aiz tilta un viens pie zīmes uz ceļa. Nestāvēs tur pie bērzeļa. Nē, nu tad sanāks uz aizmušu. Tad jūs četri tur Lidloks. Trakotais maz, tur vienkārši ārprātīgi izbrist cauri. Bet cilvēku daudz, lai tik brien cauri. Un lietuvietis. Čau, lietuvietis. Lietuvietis, kurš runā latviski. Normāls lietuvietis, īstais lietuvietis. Jumtnieks, jā. Viņš arī ir lietuvietis. Un runā latviski un dzīvo Latvijā, bet ir lietuvietis. Bēziņa sauciens ir krūmi. Pirmais masts. Andri, nē, tik tā, Vai kāds trakais briksnis, vai. Krūmi. Neesam sākuši, bet jau divi šāvi. Kaimiņi dzen dzīvniekus uz mums. Šaujiet vairāk, droši uz mūsu pusi. Dzīvniekus lūdzu, kaimiņi. Tātad 4 šāvieni bija no Beļģiem. Kad mēs varam sākt arī. Jā. Tūlīt zvēri pietuvosies un mēs varēsim sākt iet. Nevem!
Nu labi, lēnām ejam, bet tiešām lēnām ejam. Aiziet. Četri šāvieni, viens buks jau ir nomedīts, un, protams, tie bija beļģi. Bērziņ, turies kājās bez dzert! Ļoti labi. Tā bija stirna. Tev jāpasaka par āci, uz kuru pusi tā stirna skrien, Bērziņ. Bērziņš redzēja stirnu. Es atradu atkal ragu. Maziņu, bet tomēr ragu. Tu Ārni tev kolekcijā noderēs. Jā. Viņš tur pa tiem krūmiem Ko viņš tur atrada? Ragu. Ragu atrada. Arnim veicās. Arnis tiek pie ragiem. Šogad jau otrais rags, jā. Ārnu var nodot 25 eiro kilogramā. Nu, te kāds puskilograms var būt tās labākajā gadījumā ir priekšnieki. Bet, nu... Iemainīšu pret desām. Šāviens. Pa labi. Iespējams pa bukiem, jo divi paskrēja mums garām. Šū, to pusi. Šāviens ar atsitienu. Kaut kas bija tur. Beļģi sāk krāmēt. Jā. O! Vēl viens šāviens. Vēl viens šāviens. Nežēlo patronas! Šauj tik! Izskatās cūku ligzda svaiga. Svaiga cūku ligzda. Redziet, kāda skaista bedre. Apaļa zari ir uztaisīta apaļīgāki. Sanestas ir egļu zariņi. Es pat teiktu, viņi ir nokniepti no šitām eglītēm nost. Un tā viņa izskatās cūku ligzda. Jā. Šāviens. Vēl viens šāviens. 11. Skaitam 11 šāvieni. Priekšnieks saka, jāsaskait, cik mums ir šodien šāvieni. Iet pa malu, nevajag skriet, es esmu aizmugurē. Es tas pasāstu. Jā, neskrien. Kur tu skrien? Tā ir arī panāca tieši ar to brikšņu malu. Tas ir tu tajā raģējā, Veste? Nē, tas ir salatētis. Tas ir salatētis. Wow! Zaķis! Liku aiznesās, jā. Reku zaķis skrien paties tur. Nu, visi ieskrēja mežā. 13 šāvieņa. Šāvu pa 2 bukiem, bet izskatās laikam, ka garām. Tur, te! Bukiem tagad esmu, nu ne tagad, bet pirms tam beļģi šāvu pa 2 bukiem, bet laikam garām. Jā. Vai arī rācijā arī var pateikt. Nav jābļauj. Nu ko, esam visi nostājušies? Jā, priekšnieki ir visi gatavi darbam. Ko tu tur ar to radu taisies kādu piedurti? Jā, ja nu man uzbruku, man vajag garāku. Visi turpinām iet tālāk. Jā. Maini dārzam. No mežā. Kurš ir Keita? Tu esi Keita? Jā. Un kas ir otrs? Tā ir Estere. Ester Keitis. Nu, kas tu notiekās? Priekšnieks iesplūdis. Nu, ir dimbā. Netiek garām, pasties. Oj. Kas tad nu? Sūdi vagā. Tā kā pirmā dienā būtu. Ceļūtā. 16 šāvieni.
Kreisajā pusē viens pirmīt uz priekšu aizgājis, tā arī ir tā, ko Tāds šāvienu bums, 18. šāviens tikko, bet nu skaņa tā kā karā. Jā. Reku staigā, lokās trenējās, tā kā mēs. Tagad viņš zina, kas ir lidlauks. Tu savādāk sen nav bijis iekšā iegājis. Nav reku briksnējis, purvojis, ūdeņojis, peldējis. Jā, tev vēl ledus klausīsies. Nu, ir poslīdē klausīs. Zvēri mežā. Tā kā domā Arnu, viņa bļaus vēl trešajā masā? Es domāju, bļaus, bet klusāk. Viņa Bet varbūt mēs kaut ko nezinām. Varbūt tās ir hokeja fanes. Rūdītis, hokeja fanes. Jā, rūdītās točni. Meitenes iedodiet sārkosim. Jūs pīpējat? Nē. Šņaucat? Nē. Kā nē? Tas taču ir Nodarbojaties ar nelegālām izvirtībām? Nē. Ārprāts, jums jālepojas ar jums vecākiem, tad Jā, tās ir visgodīgākās meitenes, kur šīs divas uz šīs planētas Zeme. Ja jūs meklējat Keitu un Esteri, tad reku viņas ir labākās meitenes. Braucot uz pūri, viņām vajag vīrus, labus, kas nešņaut, nekož, sevišķi nekož ribās. Vajadzētu pilnīgi caurums te zvērīgā kulta vietā. Tur pienāk briedz ar ragu. Ko esam pusi masta izdzinuši, es tā teiktu, masta grūtāko daļu. Un ejam uz lauka otru pusi. Jā, tūlīt stāsiet. Ko, dzinēja aiziet otrā masta daļā. Jā, es arī viņam līdz es arī pēdējais atnācu, jā. Staigāju, zinu, meklē kaut ko. Nu, tūlīt būs. Es atvičāju, ka šī stūrī visvairāk. Tūlīt ar ragu. Ar ragu mēs rādīsim klasi. Lūdzu, piedošana. Piesiesim ar ragu. Piesiesim ar ragu. Ragu atstāsim kā atzīmes punktu. Jā. Tie zvēri šeit, viņi ir šeit. Viņi ir priekšā, jā. Es jums 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kreiso pusi. Stīvi uz priekšu. 23. Viss zinājis stāv. Tajā pusē divi brieži gar zemi. Dzirdējāt? Brieži nokrīt, kas skrēja pa lauku. Lielākais ar ragiem ieskrēja mežā pretējā pusē. Ir vēl iespēja izdzīt. Tad tu neredzēji, kas te paskrēja, jā? Pārējie dzinēji pastāv pagaid, mēs trīs pa labo malu paiesim atpakaļ. Nu, kaut ko es redzēju, Nu, te kaut kas aizskrēja, bet viņš nebija liels tāds. Balto dibeni es tā kā neredzēju, nu. Paiesi. Ir. 24. Tas ir tas, kas izskrēja, jā? Jā. Nu, jā? Stirna vai kas? 27 šāvieni. 27, 28. 28 šāvieni. Un tikko pelīti man paskrēja. Arī nobijās no dzinējiem. Ko? 30. šāviens. 3-1. 3-2. 3-3. 3-4. Tā kā Ziemassvētku
Ja, vai ne? Vai ne? Un tā liekas, ka viņš tā čižž, ja? Jaunā gada uguņu. Jā. 34 šāvieni līdz šim ir bijuši. Dzinēja medībās ar draugiem 2-0-25. Baigais adrenalīns. 37, 38, 39, 40, 41, 42. Nu tik blieži. Jā! 42 šāvieni jau bijuši. Oh my god! Tas tikai pirmais masts un vēl nav beidzies. Ejam, ejam. Garajam draugs, tas, kas ir pa vidu, noziņo lūdzu, kas tur bija tikko. Jā, un garām. 9. ātrums. Stirnē tas nozīmē, ka ļoti zemu pie zemes un trāpījums. Baigi reti var trāpīt. O, atkal pelīte skrien. Te ir kāda pelīšu māja. Nu, kur tā pelīte ir? Ai! Ai, pelītes. Nomedījis gulbi. Tāds ir gulbi. Jā, tas ir gulbis. Jā. Un kas viņu ir nomedījis? Neviens. Vai arī pats nomirs? Nezinu. Panesīsim uz laukā. Dur gulbi. Keriņ, kas tas ir? Ņemā. Opa, kas tas ir? Ko ēd? Nākam nekas dažīts nav. Jā, mēs jau finišā. Jā. Bet sašauts viņš ir? Nē, es domāju, ka zvēr. Tur bija tādā, ka no tās puses lauka kāds ievilts viņu iekšā te un visu. Jā. Un, karoči, masts ir beidzies, masts bija veiksmīgs, ļoti veiks 42 šāvieni pa visu mastu. Ko braucam? Vedam suni, jo ir asinspēdi iespējams, kad būlis ir sašauts un mums viņš ir jādabot. Taisni! Jā, braucam ar Aleksandru. Un Hēra ir bavārietis, vācu bavārietis un meklē asinspēdas labi. Meklē asinspēdas, jā. Tūlīt varēs meklēt. Jā, pierīgi. Kāda situācija garšīgais? Tikko sākām tikai skatīt. Solis priekšu. Nav šāvēja. Vienīgais. Un 42! Nevar būt! All the concepts push to set my one step forward. Totally countless 42 shots. Reiz beļo! Viss vainīgi. Paldies, Salmiņ, ka tu vismaz Latviju pārstāvi. Paldies tev! Es domāju, ka nevajag te meklēt pirmo, otro, vienkārši reku no pirmā sāk un aiziet. Tā. Das dann das erklärst du? Cik reizes šauj? Vienu reizi pa stirnu lidojošu garam. Mēs piedodam visam garām šaujam. Pirmāk no rītā. Igor. Mēs šaujam 2 reizes pa bukiem garam.
Vienu reizi pa lidojošu buku garām. All misma. All shot misma. Nu, Salmi, nu. 3 šāvien, 2 zvēri. 1 buks. Bukam 2 reiz šāv. Un to špīsta bija. Paskējuši kakliņu. O, vismaz viens pārstāv Latviju normāli. Buks arī. Trešais būs. Būs, jā. 2 pa lidojošu buku, abi garām. Malacis. Jaunie medniekiem piedodam. Okay, you next. I shot on a row and I missed. So You was on the road, yes? yes, Seen? I shot the female roebuck there. It has 3 legs, but I saw it turning to pink or something. Ah, okay. Yes. Good. Got some time because he is... I shot at 2 roebucks and 1 fox, but missed all. How many times did you shot? 4 times. Okay, Bart. Okay, I shot at 2 roebucks and I shot them both. Ah. O, How many times? 3. 3 times. Ah, Stefan. How many times did you shot? 9 times. 9. But the first time was a roebuck, a roe deer. And first was missing. Second was then the field hit. I hit. And then I was shot in the neck. And that Ivar said you would shot in the neck, and 2 times I just shot in the neck. But I'm missing. I love you. And later, then they come the deers. One very small calf. I shoot 2 times and I hit. And then kwam bull met spitzer. And I will shoot, and my first shot was too fast away. Dus I have nog 1. And I shoot to the bull and I trough them and we don't find them. Okay, Maybe tomorrow. We will check tomorrow. Then you call 1 roebuck and 1 calf. calf. Yes. Okay. First I missed a fox, then roe deer, 4 shots to the roe deer, and I hit him but too far to the behind. And we searched with Pepper and we followed I think 400 meters. 300 meters, then we found him, but he was running away. I couldn't shoot him, and afterwards, yeah, it was too far. We stopped after I think 400 or 500 meters. Okay, nice. Josh. I shot for roebuck 5 times. 5 times? 1 roebuck? Yeah. 1 roebuck 5 times? And last 3 shots was frustration. January? I listened very well this morning. You asked me to shoot the roebuck in the neck or the head, and I shoot him in the neck. Thank you. You are the best of Belgium. Okay, thank you guys. Looks like we can go to 1 more forest, not more. Okay, let's go back. Es apsveicu visus dzinējus. Ar ko? Ar slapjām biksēm un slapjām kājām. Vēl vien mast. Tā kā viss kārtībā, maleči. Nes kāpēc priekšnieks nepiemin dzinējus, ja? Bet dzinēji izdzen tos zvērus un apēd končas. Jā, izmērtā. Nu, kamēr mēs neesam vēl nostājušies, jau tur būs visi zvēri izšauti, karoči. 45, 46, 46, 46 šāvieņi jau ir bijuši. Precīzi. Kopā 46, jā.
ko, aiziet. Vilgati, masts Vilgati. Nu ko, šis pēdējais šodien. Šāvienu ļoti daudz, jau ir 46 saskaitīt kopā. Tā kā vēl nav maz beidzies, bet jau šāvienu ir diezgan daudz, jā. Ko ejam. 51 šāviens tikko. Jā. Jā, mēs arī vēl gaidām, vai arī jau sākam iet? Man liekas, ka mēs esam visi ļoti smukā vienā līnijā. 52! Skaista cūku māja. Tik līdz, ka nebūs tik līdz izstrāvim. Goņi jau tik, tāpēc tā... 52 šāvieni jau. Man liekas, ka manēja beidz kaut ko. Jā. Nu jau ir 55 šāvieni. Šodien notiek rīktīgs medības. Daudz zinēja. Pēdējais šāviens bija Aleksandrs, jo viņam vienīgam nav glušaks šitais no. Jā. Aļņi iekšā, aļņi pakaļ, pēdas. Jā. 56. 56 šāvieni jau bijuši. Uz šīs brīnišķīgās notis un ar šīm brīnišķīgām meitenēm mēs varam savu šodienas video pabeigt, ja? Un kopējais skaits šāvienu 58, ja? 58 šāvienu. Kas šodien tur ar zvēriem, tūlītās līdz mednieku mājai un sapratīs. Paldies, ka noskatījies. Nekaulu. Un tiekamies nākošajās medībās, kas jau atkal ir nākošajā nedēļā. Tā. Un tad jūs tā draudzīgi, jā? Tad mednieki. Ideāli, viss brīvi.